Šī ir mana mūringa boja jaunā, ko es tagad esmu tikko pabeidzis. Un drīz likšu iekšā. Tas ir priekš tā, lai es varētu savu jahtu pietāvot pie bojas līdzīgi, kā kur tur stāv jahtas. Katrai ir sava boja. Šī ir manējā jahta, kas šobrīd stāv uz kluba bojas. Man ir noteikums, ka man jāuztais savējā. Nu, tad es esmu viņu tev uztaisījis. Šis ir tas pati galējā mazā boja, pie kā aiz kuras es celšu ārā. Tieva aukla raizers, tas ir 3,5 metri garš. Tad iet resnā tauva, 5,3 metri gara. Šajā savienojuma vietā starp viņām abām uz resnās auklas acis tiks piesieta jahta aiz klampas, tā acis tiks uzlikt uz klampas. Tad ir divas bojas, kas notur ķēdi, un ķēde viņi iet reku šeit. Viņas kopējais garums ir 13,3 metri. Pamatīgi resna. Un šeit pašā sākuma galā pie enkura ir 1,5 metri gara resnā ķēde. Un ritenis, kurš ir 1 metra diametrā. Šis ir enkurs. Liels krevas mašīnas ritenis. Riepa ir piepildīta ar smiltīm. 3 caurumi, kas ir aizbetonēti, lai smiltis nevarētu izskaloties ārā. Un iekšpuse diskam ir piepildīta ar vecām ķēdēm un aizlieta ar betonu. Tā nāk ārā resna kuģa ķēde. Šeit ir savienojums, šekels. Tad ir tālāk mazliet tievāka ķēde. Un nākamais šekels. Tad ir tālāk vēl drusku tievāka ķēde. Nākamais šekels. Pēc kārtas jau 3., ja neskaita to, kurš ir iebetonēts iekšā ritenī. Tad ir vēl tievāka ķēde tādam lielākiem posmiem. Tad ir nerūsējošs tērauda šekels, karabīna, un karabīnai galā ir, es uzšplēsēju tikko tādā nerūsējuša tērauda cilpā auklu. Šī ir tā šplēse. Viņa aiziet uz 2 bojām, kuras abas izrādījās cauras, tāpēc es viņus piepildīju ar putām. Poliuretāna putas iepūta iekšā, tagad viņas ir pilnas ar putām. Es uzrakstīju ne tikai savu vārdu, bet arī telefonu, ja nu gadījumā kādam kaut kas traucē vai nepatīk, lai var piezvanīt. Atgriežamies atpakaļ, kur beidzās ķēde. Šīs bojas, viņas ir domātas, lai noturētu ķēdi. Un gadījumā, ja arī kaut kas notiktu ar tavu tālāko, tad šīs vienalga turētu ķēdi un ķēdi nepazust. Viņas atvieglo laivu, lai laivai no ķēdi jātur. Tad šeit viņas karājas. Virpulis ir domāts tāpēc, ka tauva un šīs bojas var savā starpā vērties, lai viņš spētu šitā te grozīties un nesavērt lielo ķēdi. Tātad ejam tālāk no šī punkta. Ir špleise. Liela cilpa resnē tauvē. Šeit var redzēt, cik viņa ir resna. Šeit es viņu uztaisīšu pleisi. Viņi iet tālāk. Un te atkal ir cilpa ar pleisi. Un tajā cilpā šī ir tā vieta,
kas tiks atlikt uz klampas, uz laivas, uz jahtas. Un tad tālāk nāk tas, ko angliski sauc riser, jeb tievāka tauva. Šeit viņa ar šplējas ir savienota. Tātad šeit var drusku mērogu redzēt resnā. Un tālāk iet tievā. Un pēc kaut kāda gabaliņa ir galā atkal ar šplēsi uzlikts fenders, kas kalpos kā boja. Man ir doma viņam vēl pievienot tālāk tādu kā karodziņu ar cilpu galā, kas stāv gaisā. Tad var vieglāk viņu noķert, ja viens pats brauc un grib pietāvoties. Raizera ideja ir tā, ka viņš ir tievs viegls, viņu ir vieglāk iedabūt laivā un pacelt lielo tauvu, kas ir krietni stiprāka, bet kas savukārt ir spējīgi nest jahtas svaru milzīgos vējos un viļņos. Kāpēc ir vajadzīgs tik gara un tik milzīga resna ķēde? Ir tas, ka drusku varbūt, vidējais ķēdes resnums ir nekur redzēt drusku mērogu tāds. Tad ir drusku resnāka ķēde. Šitāda mēroga posma. Un kaut kāds pusotrs metrs pavisam resnas ķēdes. Ir tāds, ka es nemaz nevaru viņu apņemt ar roku. Šitik resna viņa ir. Kāpēc ir vajadzīgs tik liels garums, tik drausmīgi resnas ķēdes? Ir tā ideja, ka viņa ir amortizators, jo ķēde ir milzonīgi smaga. Normālos vējos jahta neizkustinās pat visu ķēdi, labi, ja pus ķēdi viņa spēj pakustināt, varbūt pat trešdaļu tikai. Bet tad, kad uznāk vētra, spēcīgi viļņi, ir īpaši viļņi, ne tik vien vēša. Tad ir tā, ka jahta tā vietā, lai to ķēdi nostieptu taisni un sāktu raustīt, viņu knapi uzceļ no zemes. Tā ķēde guļ uz zemes un tad iet gandrīz vertikāli uz jahtu augšā. Un tad, kad jahta ar viļņiem un vēju tiek rauta, tad to ķēdi vienkārši viņu nostiepj. Un ķēdē jābūt ir tik garai, tik smagai, lai nevienā brīdī ķēde neizdotos pilnībā nostiept taisnu. Jo tajā brīdī, kad viņi nostieptu taisnu, tajā brīdī būtu asas rāviens un varētu kaut ko nolaust, noraut vai sabojāt. Tāpēc viņai jābūt tik smagai, ka viņa liecoties uz leju dēļ savu smagumu, visu laiku darbojas kā amortizators. Un pašā galā tas ritenis, viņš praktiski vienkārši ir tāds tā kā galējs enkurs. Normāli būtu jābūt tā, ka tas ritenis vispār netiek nekādā veidā. Viņam nav nekāds smagums jānes, to ķēdi visu izdēļ. Ķēdi tik smagi, ka tas līdz ritenim tās lodzi neaiziet. Bet ja arī kādā vētrā aiziet, tad, protams, es gribu, lai tas ritenis būtu tāds, ka trakāk vairs nevar, cik viņš ir smags un pilns ar dzelžiem un betonu. Nu tā apmēram.